Nu, vat motorīts atnāca uz remontiņu. Kā šito vāku jau noņēmām nost. Nu, kam pārbaudīt? Praktiski nekas nestrādā, ja? Tātad mums jāstās, kur tā vaina būs. Tātad vizuāli pastamies slēdzi. Ņemam vadus nost. Jūs varat atzīmēt, kādas vadas jūs tur noņemat nost. Man jau tas, man visi tie vadi jau izvietami galvā stāv. Čibiriks takmal no makomā tur nāk. Tātad mīnus ar mīnus savienojam. Un plusu savienojam ar plusu. Un redzam, kad nekas nenotiek. Tātad mums viss vainīti ir apakšā. Vainīti mums ir apakšā. Tālākajiem mums jāatbauž pēc dzīvības apakšā. Plusa mīnus, plusa mīnus. Akumulators uzlādēts. Nu, pagaidām tas ir viss jādabū pēc dzīvības apakšu. Tad mēs tālāk skatīsimies. Nu, tātad pieķeramies pie apakšas. Uzreiz redzam, ka šeit ir satinies velcīziņ, kas ir striķi un visādi cita draze. Mums jāizņem šplinti vispirms ārā. Lai to drazu notīrīt. Tā šplintīt izņēmām. Tādā nazīti mēģināsim to visu noņemt nost. Tie ir kaut kāds striķi no auklas un striķi. Pītās auklas. Un, ja tas arī ir iekšā, viņš ierāv iekšā tā blīvslēgā, tad to blīvslēgs ir nobeidzies. Tur ir tāda drošības, tas bleķīts, bet, nu, tas bleķīts nevienmēr glābi. Nu, šitas redzams, ka ilgi jau. Piemetīsim tagad klāt. Klusums. Nu, ko jauksim tālāk. Nu, noņemot vāku, vizuāli redzam, ka motorīts nav ciets no ūdens. Viss savs, viss skaists. Bet ir nodeguši sukas. Dabūjuši karst un sukas ir noklājušās. Nomainīsim tūlīt sukas un skatīsimies, kas tālāk notiks. Nu, lūk. Daudz nečakarējamies. Šis ir viņa bloks. Ogles ir nodilušas. Liekam virsū jaunu bloku. Jaunu suku turētāju. Ja taisa. Tātad liekam plusklemmi. Liekam mīnusklemmi. Tā kā jauns turētājs.
Labi, slēgšu ārā, tā te bišķiņ ilgāks darbs būs. Nu, lūk, ja savāc kopā, uzlik jauns suku turētais sukas, novirpoju rotoru lamīlus, nu, liekam klāt. Visi kārtībā, viss griežās, viss notiek. Tagad pārbaudīsim, kas notiek mums ar spolēm apakšējām. Nu, tātad slēdz ir noņemts. Strāvs vats pienākošais ir savienots ar motoru mīnusu, un tāda plus 5. ātrums. Tas ir, kas iet pa taisno, viss kārtībā. 4. Nē, baltais bija 3., 2. un 4. Tā kā šim motoram spols ir kārtībā. Atcerieties, mīnus jāsavieno pa taisno. 5. pats par sevi ies jebkurā gadījumā. Un šie, kas iet caur spolēm vadi. Ir. Nu, minikotei kas ir? Minikotei ir, nu, samērā reti, es nezinu, kāpēc tas ir, varbūt vadi labāk, bet visi tie Nero, Šmero un visi tie pārējie motori tiem daglījā spols. Šitam nav spols. Šitam bija vienkārši tas suku bloks. Un tad es pielikšu klāt slēdzi. Un pārbaudīsim slēdzīti. Liekam klāt. Mīnus. Plus. Plus uz motoru. Mīnus uz motoru uz apakšu. Uz apakšu. Galvenais. Un valtēs. Jau kaut kas mums griežās. Kaut kāds ātrums jau mums ir ieslēgts. Nu tad. Neitrālais. 1., 2., 3., 4., 5. Viss strādā. Atpakaļgaita. Tā kā viss ir kārtībā. Šim puisim ir tikai nodētis viss tas suku viss tas bloks ar sukām, kas bija. Spols un slēdzis vesels. Tā kā, nu, tas remonts bišķi mazāk izmaksāja. Tā kā visi, tā kā es jums parādīju, atcerieties, melē jāsavieno kopā, tas, kas nāk no baterijas, un ar šo plusvadu jāmēģina gan vienu, gan otru. Ja ar šiem vadiem motors neiet, ja, negriežās, tad apakšā teica spols beigts. Viņam paliek tikai 5. ātrums. Tāds lūk tās lietas. Viss. Paldies par uzmanību.